Mēs stāstām par to, kas svarīgs šodien un katru dienu. Santa.lv. Klausies raidījumu Sieviete pārmaiņu laikmetā, izaicinājumi un iespējas. Laulības šķiršana parasti nav tikai juridisks, bet arī emocionāls process. Mani sauc Lolita Lūse, esmu žurnāla Ieva žurnāliste, un esmu aicinājusi uz sarunu zvērinātu advokāti Danu Roni, un mēs runāsim par to, kā šķirot laulību, nezaudēt ne galvu, ne savas tiesības. Dana, vai ir tā, ka laulību izšķirt vieglāk ir tad, ja nav mantas, ko dalīt? Jā, sveiki, Lolita, paldies, ka aicināji. Jā, protams, ir vieglāk izšķirties, ja ir mazāk strīdus jautājumu, mazāk risināmo jautājumu, tā skaitā, ja nav mantas, ko dalīt, un ja nav ieguldījumu otra laulātā mantā, ko prasīt atpakaļ, tad ir ātrāk, jā. Bet saki, vai ir tā, ka lielāks risks palikt zaudētājos, šķirot laulību, ir sievietei? Jāteic, tas ir tāds stereotips, iespējams iepriekšējās vecākās paaudzēs. Šobrīd sievietes ar katru gadu kļūst finansiāli spēcīgākas, patstāvīgākas, apdomīgākas un mazāk riskē ar savu finansiālo stāvokli. Jāteic, ka tam laulātajam, kas laulības laikā varbūt nav reģistrējis uz savu vārdu īpašumus un ir dzīvojis paļaujoties uz to, ka mūžam būsim kopā, tam ir lielāks risks. Jā, visbiežāk tās ir sievietes, bet to var regulēt arī pats apdomīgi rīkojoties. Labi, sāksim ar to, ko nosaka likums. Likums 89. panta civila likuma 2. daļā saka, ka viss ir laulāto kopīga manta, kas iegūts laulības laikā par abu laulāto līdzekļiem vai ar abu laulāto darbības palīdzību. Tātad, ja šīs kvalifikācijas izpildās, tad tā ir laulāto kopīga manta. Un, lai gan tas likums ir nemainīgs ilgus gadus, mainās tiesu prakse un mainās tātad tiesu un sabiedrības attieksme pret to, kas ir laulāto kopīga manta. Šobrīd šī pieeja ir vairāk vērsta uz to, ka, tā kā tiešām viss, kas ir iegūts laulības laikā, ir šī kopīgā manta, arī kapitāla daļas uzņēmuma, arī uzņēmuma nesadalītās peļņas var dalīt, arī bankas kontā esošos naudas līdzekļus, trešo pensijas līmeni un vēl mantu, ko agrāk mazāk tiesvedības laikā prasīja sadalīt. Tad milzīgs ir šis mantas apjoms, kas laulības šķiršanas brīdī ir apzināms un tad dalāms atbilstoši situācijai. Bet kas tad nav laulāto kopmanta? Laulāto kopīga manta nav tā, kas ir iegūta pirms laulības. Jā, tad nav kopīgā manta tā, kas ir iegūta par atsevišķajiem līdzekļiem, piemēram, dāvinājumā saņemtā manta vai mantotā manta. Vai tur, kur ir iespējams pierādīt, ka atsevišķā manta ir aizstāta ar šo jauno īpašumu, piemēram, mantots īpašums, tas pārdots un uzreiz par tiem līdzekļiem ir nopirkts kāds nākamais objekts. Tad ir perfekta izsekojamība, ka iegūts ir par atsevišķiem līdzekļiem. Tad tā arī ir atsevišķā manta. Labi, bet ja likums nosaka, kas ir laulāto kopmanta, kas nav, izklausās, ka visam vajadzētu būt skaidram, paņemam un sadalam. Par ko tad rodas šie strīdi? Par vairākiem tādiem niansētiem aspektiem, jo katram laulātajam atmiņā šie notikumi ir palikuši ļoti atšķirīgi, kur viens skaidri atceras, ka otrs laulātais, teiksim, viņam ir dāvinājis dzīvokli, un otram laulātājam šķiet, ka tā tas nebija viss, vai arī strīds ir par to, cik ieguldījies, kāds ir šī īpašuma iegādē, vai, teiksim, ar finansēm ir palīdzējis kāds ģimenes loceklis, piemēram, vīra māte vai sievas māte, tad kā vērtēt šo ieguldījumu, un vai patiešām tie līdzekļi ir aizgājuši līdz objektam, tad ļoti niansēti pie katra objekta sadalāmi aspekti, un tad kamēr tiesa pārbauda šos finansiālos dokumentus, kamēr uzklausa puses, kamēr liecinieki dažkārt arī tiek uzklausīti tiesasēdē, paiet mēneši, dažkārt gadi. Tad tiek konti pārbaudīti, kur tad bijuši šī naudas līdzekļa aprite. Vēl grūtāk ir tiem, kam maksājumi ir bijuši skaidrā naudā, šobrīd aizvien mazāk, bet tomēr ir šie skaidrs naudas darījumi, par to arī var būt strīds tiesā. Bet ar ko vajadzētu sākt pašiem, vēl, kad šķiet, ka mēs tiksim paši galā? Ko vajadzētu, kādus dokumentus paņemt, ko apskatīties, ko saprast? Droši vien vislabāk būtu šo jautājumu sākt jau aptvert pirms laulības noslēgšanas un pirms pat kopdzīves veidošanas.
sanākot diviem cilvēkiem kopā un sākot veidojot kopīgu saimniecību, iegādājoties īpašumu, īrējot, ieguldoties otra mantā, ir skaidri jāsaprot, kas šī ir par mantu un kā mans ieguldījums, mans atbalsts tiks vērtēts. Ja, piemēram, laulātie dzīvo nevis viena vai otra īpašumā, bet īpašumā, kas pieder, teiksim, vīra tēvam, tad tādā īpašumā vispār nav iespējams ne ieguldīt, ne piedalīties, jo tur nevarēs prasīt nekādu kompensāciju no tās personas. Vai varēs prasīt, bet atsevišķas tiesvedības ceļā. Tātad pirmkārt jāsaprot, kāds ir šo īpašumu un ieguldījumu juridiskais raksturs. Un pēc tam attiecīgi apdomīgi tad spērt nākamos soļus. Un tad, kad jau esam nonākuši līdz pašam laulības šķiršanas brīdim, droši vien labākā būtu konsultācija pie advokāta, lai saprastu, ko vispār ir iespējams darīt. Nebūt naivam, ne laulības laikā, ne kopdzīvu veidojot un skatīties patiesībai acīs, lasīt likumu un saprast, kāda ir šī kārtība. Nedzīvot ilūzijās par mantas sadali. Ko sieviete varētu atbildēt vīrietim, kurš saka, vari šķirties, es piekritīšu, bet tu neko nedabūsi? Vajadzētu doties pie advokāta, tāpēc, ka tikpat labi tā var būt biedēšana, jā, tāda kā cilvēka iebiedēšana nedarīt neko, padoties, emocionāli ietekmēt un aizejot pie advokāta, tikai tad ir iespējams saprast, kas ir iespējams šai situācijā. Tiesas šobrīd ir ļoti abus laulātos aizsargājoša. Ja sieviete ir dzīvojusi mājās, kopus mājas soli, ar bērniem nodarbojusies, varbūt nav strādājusi vai guvusi ievērojami mazākus ienākumus, likuma acīs viņa ir tikpat vērtīga, tikpat nozīmīga, neraugoties uz to, ka viņa varbūt ģimenes budžetam nav naudas līdzekļus devusi. Šobrīd šī manta patiešām tiek sadalīta, vairumā gadiem uz pusēm, ja sieviete ir aktīvi bijusi arī mājas dzīvē. Tā kā nepadoties, nebaidīties, bet pakonsultēties, vai tur ir vēl kas darāms. Pastāst lūdzu šo sīkāk. Tātad, ja sieviete nav strādājusi, viņai nav bijuši ienākumi, viņa arī nevar pierādīt savus ieguldījumus šajā mantā. Un laulības laikā ir iegādāts kāds īpašums vai vairāki, kas reģistrēti, teiksim, uz vīra vārda. Tad šādā gadījumā sievai tiesā būtu jāceļ prasība par tā nekustamā īpašuma, kas ir reģistrēts uz vīra vārda, atzīšanu par laulāto kopīgu mantu, kopīpašumu izbēgšanu un kompensācijas izmaksu naudā vai īpašumu atzīšanu par kopīgu mantu un īpašuma tiesību reģistrēšanu uz šo īpašumu varbūt vienādās daļās. Tad ir jāskatās, kā tad šo īpašumu varētu sadalīt. Un tiesu praksē ir atzīts, ka arī šī piedalīšanās mājsaimniecības dzīvē, bērnu kopšana ir tikpat nozīmīga un tikpat vērtīga kā tas, ka otrs laulātais pelna naudas līdzekļus. Un pat tiek uzskatīts, ka šis otrs laulātais nevarētu tik aktīvi strādāt, ja viņu mājās neatbalstītu sieva un, piemēram, neveiktu šo mājas soļa apkopi vai bērnu atbalstīšanu, izvadāšanu pa nodarbībām, kas ir ļoti laikietilpīgi un pacietību prasoši. Bet, ja sieviete ir strādājusi, tikai viņai šie ieguldījumi nav bijuši, respektīvi vīrs ir pircis māju, bet sieva ir, piemēram, pirkusi kā mamma bērniem drēbes. Kā tad? Arī tajā gadījumā tiek vērtēts, vai ir bijusi laulāto kopīga saimniecība, un tad, un vairumā ģimeņu ir viena vai cita laulāto kopīga saimniecība, kur vai tieši, vai visbiežāk netieši ir kaut kāda tradīcija, kā tad tiek dalīti šie izdevumi, kamēr viens nomaksā komunālos rēķinus, otrs varbūt bērniem nopērk lietas, arī tad tas skaitās līdzvērtīgi, vienlīdz vērtīgi, vienlīdz respektējami, un tas atsaucas arī uz mantas sadali. Labi, iedomāsimies citu situāciju. Tad, kad vīrietis un sieviete ir laulājušies, vīram jau ir bijis kāds īpašums. Bet viņu laulības laikā šis īpašums ir vai paplašināts, vai ir dārzs izveidots lielāks, varbūt mājai trešais stāvs uzbūvēts. Arī tāds sieviete var prasīt savu daļu no šī īpašuma. Tad rīkojas mazliet citādāk, tā kā tas ir vīra pirms laulības īpašums, tad viņa atsevišķā manta, bet īpašums ir kļuvis vērtīgāks ar tādu nozīmi, ka tas ir uzlabots, pārbūvēts, labiekārtots, papildināts laulības laikā.
tad sieva var prasīt kompensāciju par ieguldījumu vīra atsevišķajā mantā. Tad viņa nevar dabūt īpašuma tiesības, bet kompensāciju naudā. Tad ir precīzi jānorāda, kādā stāvoklī īpašums bija laulības noslēgšanas brīdī un kādā stāvoklī šis īpašums ir tajā brīdī, kad laulība izirusi ir. Un jāmēģina novērtēt tad šis ieguldījums, cik viņš ir vērts. Tur bez vērtētāja neiztikt, nav obligāti būt kādam tirgus vērtētājam, var mēģināt arī ar cita veida pierādījumiem, konta izrakstiem, e-pastu saraksti, arhitekta pieaicināšanu, būvniecības dokumentu pievienošanu, viss, kas ir tā rīcībā. Un, teiksim tā, ja sieva ir ļoti aktīvi iesaistījusies tajā būvniecības procesā, viņas lieliski māk raksturot visus šos būvdarbus un chronoloģiski aprakstīt, kurā brīdī kā šis īpašums tad ir pilnveidojies. Arī tad, ja viņa ir tikai stāvējusi un skatījusies? Arī tad laulības laikā tam īpašumam ir pieaugusi vērtība, un vīrs nebūtu varējis to īpašumu tad pilnveidot, ja viņa nebūtu atbalstījusi. Šīs tiesvedības ir grūtāk izmērāmas, nav vairs šī prezumcija, ka tas būtu dalāms uz pusēm, bet arī tas ir izdarāms. Kas varētu būt tas atslēgas padoms sievietei, kā viņai tomēr parādīt un pierādīt, ka tā ir arī mana daļa? Viss balstās uz pierādījumiem tiesā, tad ir jāmēģina fiksēt protams, kontu izraksti, e-pastu saraksta, piemēram, ar būvniekiem, kāds paraksts, varbūt būvvaldē pilnvaru saņemšana ir pavisam brīnišķīgi dokumenti, bet dara arī reizēm fotofiksācijas, liecinieku liecības, kas ir redzējuši, ka sieva arī ir atbalstījusi šos būvniecības procesu. Un jau atkal atgriežos pie advokāta. Advokāta sarunas konsultācijas laikā ar advokātu ir iespējams saprast, ko vēl mēs varam atrast, kas vēl varētu šo apliecināt. Un tā labi padomājot par šiem pagātnes notikumiem, diezgan labi izdodas pierādījumus savākt. Jāteic, ka tieši tagad jaunāko 10-20 gadu laikā tā pierādījumu masa ir ļoti apjomīga un iespējama. Tas, kas bija 90. gadu sākumā, bija neiespējams ar telefonu kaut ko nofotografēt, tad šie pierādījumi ir mazāki, bet pēdējā laikā cilvēkiem pat telefonā un e-pastā saglabājas ļoti noderīgi pierādījumi par procesu. Ka viņa ir bijusi klāt parādīt. Jā, ka viņa ir bijusi klāt, ka viņa ir kaut vai ar bērnu ratiņiem atbraukusi brīdī vai atvedusi celtniekiem paēst vai palīdzējusi izvēlēties vietu, kur iegādāties kādus materiālus. Tāpat arī ir jānošķir tieši paša nekustamā īpašuma tapšana no īpašuma labiekārtošanas, jo šeit ir tad kompensācija par ieguldījumu otra laulātā mantā, tātad šajā nekustamajā īpašumā. Savukārt kustamā manta, tā sadalāma ir vēl atsevišķi. Tas ir salīdzinoši nepateicīgs process, jo tiesas ceļā ir ļoti grūti pierādīt, kad kustamā manta ir iegādāta, par kādu cenu, uz kā vārda reģistrēt, kur viņi ir un vai viņi vispār šobrīd vēl darbojas un eksistē. Tāpēc laulības šķiršanas lietās daudz mazāk tiek dalīta kustamā manta, sadzīves priekšmeti nekā nekustamā. Bet kā var pierādīt savu ieguldījumu finansiālo tieši ar pirkuma čekiem? Mēs jau neglabājam. Jā, mēs viņus neglabājam. Atkal jau vairumā gadiem cilvēki norēķinās ar bankas kartēm, tad parādās tas maksājums vismaz konta izrakstā. Jā, tur nevienmēr var no šiem ļoti lakoniskiem kodiem nolasīt, kas tas ir bijis un kur tas ir ieguldīts, tad ir jāliek šīs informācijas druskas kopā. Piemēram, ja kontā redzams, ka šodien ir celtniecības veikalā iegādāta prece, tad iespējams jāskatās ir telefonā vai gadījumā arī kaut kas nav fotografēts vai vīram varbūt sūtīta izziņa, dabūju materiālu, braucu mājās. Tad tas tiek līmēts šādā veidā kā puzle pie puzles kopā. Pat šāda sīkuma. Jā, tas veido šī pierādīšanas šo apjomu. Kā tiek sadalīti dzīvnieki, uz kura vārdi ir tā arī ir, jo dzīvnieks jau ir jāreģistrē, piemēram, sunīts, kaķīts? Jā, dzīvnieki šobrīd joprojām skaitās lieta, tātad tā kustamā manta, ko arī mēdz dalīt laulības šķiršanas laikā. Un praksē dažādi šie gadījumi bijuši. Piemēram, ir bijusi lieta, kur 2 šķirnes suņi tiek dalīti laulības laikā, un lai gan viņus tehniski varētu sadalīt uz pusēm, vienam paliek viens sunīts, otram otrs, tomēr ņemot vērā, ka arī šie mājdzīvnieki ir savstarpēji saraduši, tad īpašumu atstāja abus sunīšus vienam no laulātajiem, un otram tiek izmaksāta kompensācija šīs suņu vērtībā. Viņus dala gan pēc juridiskiem, gan arī pēc tādiem
emocionāli cilvēcīgiem apsvērumiem. Vai katra mantas dalīšana ir tik individuāla, ka nekādi tādi pamatvirzieni vispār nav iespējami pateikt? Ir iespējami, bet tādas kā copy-paste, divas identiskas lietas nepastāv. Vienmēr ir kādi šie individuālie apstākļi, kā kāds objekts ir iegādāts, kā naudas izcelsme, kā ir nākusi, tāpēc tādā tipveida atbilde nekad neeksistē. Šobrīd vienā lietā, piemēram, laulātie dala klavieres, viņas ir iegūtas laulības laikā, vienam laulātiem šķiet, ka tā ir viņu kopīgā manta, un otram izrādās ir dāvinājuma dokuments, kur ģimenes loceklis ir dāvinājis naudas līdzekļus tieši klavieru iegādēji, par ko otrs laulātais nav zinājis, ka tā ir dāvināta nauda, zinot, ka viņam ir ļoti mīļš šis spēlēšana un klavieres un muzikalitāte, un tāpēc redzēsim, kā tiesa to risinās, vai tad uzskatīs, ka tas ir vai nav laulāto kopīgs īpašums un kā to sadalīt. Jo naudas līdzekļi ir izsakojami perfekti, tātad naudas dāvinājums ir nācis dienu pirms šo klavieru iegādes. Bet vai nauda, kas būs sakrāta, piemēram, sievas kontām, šķirot laulību, tiks sadalīta uz pusēm, puse paliks sievai, puse tiks vīram, ja viņam nav nekā kontā? Tā šķiet diezgan netaisnīga patiešām situācija, jo laulības beigās, šķirot laulību, tātad tiek sadalīts tas, kas ir palicis. Un ja sieva ir bijusi, teiksim, tas čaklais krājējs un likusi centu pie centa, tad, diemžēl, jā, viņas kontu sadalīs šķirot laulību, jo tur šie līdzekļi ir. Un savukārt, ja kāds ir bijis izšķērdētājs vai varbūt azartspēlmanis un šo naudu ir ātri vien notērējis, tad tur nav ko sadalīt un no tāda cilvēka nav ko paņemt. Nezinu, iespējams tiesu praksa arī attīstīsies šajā jomā, bet šobrīd sanāk, ka nelabvēlīgākā situācijā ir tas, kas ir taupīgāks, jo tiesā var dzirdēt arī otru argumentu, ka tas, kas ir naudu iztērējis, saka, es to iztērēju ģimenes kopīgām vajadzībām, un tu neesi savukārt, tu, kas esi sakrājis to naudu, neesi tērējis to ģimenes vajadzībām, un tad, diemžēl, tiesa ir bezspēcīga, jo viņa nevar palūkoties, kā tad ģimenei tā naudas līdzekļu dalīšana notika. Šis gan izklausās netaisnīgi. Šis izklausās netaisnīgi. Jā. Bet, Anna, kā mantu sadala tad, ja pāris nav reģistrējis laulību? Ja nav laulība reģistrēta, tad nav arī laulāto mantas sadalas, jo Latvijā partnerattiecību likums neparedz mantas sadali pēc attiecību izbeigšanās. Tie, kas ir dzīvojuši kopā un pēc tam iet katrs savu ceļu, dažkārt prasa viens no otra ieguldījumu otra laulātā mantā. Tātad tikai šī prasījuma iespēja ir, vai atprasa kādu objektu, kas ir otram nodots, bet kā kopīga manta neveidojas. Un neko arī nevar prasīt? Nevar prasīt kaut kādas īpašuma tiesības uz partneru attiecību laikā iegūto mantu. Nē, šobrīd tā nav iespējams. Var uzsākot šādas attiecības rūpīgi skatīties, kas tiek iegādāts un varbūt pieprasīt, reģistrēt uzreiz īpašuma tiesības uz pusēm. Tad tas veidojās vienkārši kā kopīpašums, bet tā nav laulāto vai tā nav partneru kopīga manta. Tādas nav. Vai ir atbalstāma doma, ka sieviete iet prom no laulības, ir ar mieru šķirt un pasaka, man neko nevajag, es tikai gribu mieru, lai viss paliek viņam, es negribu ne dzirdēt, ne klausīties, ne strīdēties? Ir Latvijā šis privāta autonomijas princips, tas ir civiltiesībās saprotams un atbalstāms princips, tātad cilvēks ir tiesīgs izvēlēties, kā grib rīkoties ar savu mantu, un ir tiesīgs atteikties no prasījumiem, ir tiesīgs netiesāties, tiesīgs nepieprasīt no otra kompensāciju, kas pienākas. Tad, kad nākas runāt ar šiem cilvēkiem pēc vairākiem gadiem, tad daļa no viņiem nožēlo šo soli, un daļa saka, es vienkārši emocionāli salūzu, un daļa iziet no šīs situācijas ar lepnumu un augstu pacelt galvu un saka, man miers bija svarīgāks, man nebija svarīgs tas īpašums, es sāku visu no nulles un lai tā notiktu. Bet ja pēc pāris gadiem pārdomā vēl var kaut ko griezt atpakaļ? Tiesu praksē ir bijušas lietas, kur tiesa norāda, ka ja kāda manta nav sadalīta, šķirot laulību, tad to var prasīt vēlāk sadalīt. Tomēr, mans ieteikums būtu darīt visu vienlaicīgi, jo darot to vēlāk, pat tiešām var tikt iztulkots, ka kāds ir atteicies, kāds ir apzināti atteicies no šīs dalīšanas un ir vairs nepretendē uz mantu. Tad ir jāskatās,
kā tad šī vienošanās ir, ja viņa vispār ir, kā tad viņa tika parakstīta. Piemēram, ja laulātajiem nav kopīgu bērnu, un ja viņi notāram nenorāda, ka viņiem ir kopīga manta, notārs arī vispār pat neko nezina par šo šķiršanās apstākļiem un pat nekur neparādīsies pat atzīme, ka kāds ir no kaut kā atteicies. Tāpēc arī šis šķiršanās process būtu ļoti rūpīgi izvērtējams. Bet jūs, Dana, esat ne tikai advokāti, bet arī mediātore, vai ne? Jā, es esmu arī mediātore. Sakiet, redzot pārus, kas ļoti ilgstoši un spītīgi dala mantu, nevar viens sadalīt. Ko jūs tur redzat? Tā tiešām ir tikai mantas dalīšana, vai tas patiesībā ir kaut kas neatrisināts attiecībās? Ļoti individuāli. Protams, ka gribētos tā stereotipiski teikt, ka runa ir par viņu pašu personīgām attiecībām un ar mantu nav sakara, bet dažkārt tur sakars arī ir. Dažkārt šī manta ir ļoti vērtīga vai, teiksim, tās mantas iegādē ir ieguldīti tāds personīgs darbs un pūles un līdzekļi, ka nav iespējams to atstāt otram. Teiksim, mājā ir ieinstalētas kādas īpašas skaistas durvis, kur laulātais varbūt ir mēnešiem un gadiem strādājis, lai viņas ar savām rokām izveidotu. Viņam ir svarīga šī lieta kā objekts. Un tad tas pārsniedz personisko attiecību robežu, bet, protams, tas ir ļoti cieši saistīts ar cilvēku emocijām un jūtām, ko arī mediācijā tad pārunā un risina. Jums ir izdevies kāda pāra mantas strīdu atrisināt ar emocionālo attiecību tādu atšķitināšanu? Jā, mediācijā tas daudz tiek darīts, un arī, gudīgi sakot, arī advokātu sarunās, kur katrs advokāts nāk no savas puses un ar saviem klientiem runā, ir ar šīm pārunām izdevies atrisināt šos jautājumus. Apelējot pie kādiem senākiem notikumiem, uzdodot dziļākus jautājumus par šo mantu, par viņas vērtību, noderīgumu, principialitāti. Jā, tas ir tādu rimtu, ilgu sarunu laikā, un jo ilgākas ir bijušas šīs attiecības, jo ilgāk arī bieži vien veidojas šīs sarunas. Labi, un tagad nobeigumā, Dana, saliksim tādu zelta trīnieku. Sieviete, kas jūt, ka viņas attiecībās ar vīru nebūs labi, izskatās, ka laulība tiks šķirta, ko viņai vajadzētu padomāt un ko izdarīt, lai tomēr viņa nepaliktu zaudētājos? Pirmais un noteikti jādodas ir pie advokāta, kas praktizē ģimenes tiesībās, lai saprastu esošo stāvokli. Otrs, nekādā gadījumā uz karstām pēdām neparakstīt nekādus dokumentus, kas ātri formas pēc pēkšņi viņai tiek iedoti. Un iespējams pārstāt savas finanses tērēt par lietām, kur vairs nav skaidrības, vai tas nāks viņai par labu vai nenāks par labu. Tad saprast faktisko un juridisko stāvokli vajag. Un pēc šādas konsultācijas tad arī saprast, kur virzīties uz priekšu. Noteikti saglabāt visa veida pierādījumus, kopēt pierādījumus, pārfotografēt viņus, neiznīcināt kādus materiālus, elektroniskus pierādījumus iegūt, legālā, normālā ceļā, bet jo pierādījumi mēdz pazust. Jā, plauktiņš, kurā dokumenti ir, mēdz pēc tam būt tukšs, un šie dokumenti var būt ļoti noderīgi pēc tam pierādot īpašumu iegādi. Tas būtu ļoti svarīgi. Un kurā brīdī aiziet pie advokāta, tad, kad vēl šī laulības šķiršana nav uzsākta? Ideālā gadījumā pirms precēšanās, jā. Ideālā gadījumā pirms vispār sākt dzīvot ar kādu kopā, lai saprastu, kā veidojās šī kopīgā manta. Un atkal tādu apli veidojot ar mūsu šodienas sarunu, civila likuma 89. pānta 2. daļa ir ilgus gadus nemainīgi bijusi, bet prakse mainās, tāpēc arī iespējams, ja sieviete ir konsultējusies pirms gadiem 20, tad šodien viņa saņems citas atbildes, jo ir pamainījusies nostāja pret mantas sadalījumu, un šobrīd tā ir kļūsi abiem laulātajiem draudzīgāka, labvēlīgāka, ģimenes kopībai labvēlīgāka. Tas izklausās labi. Jā, tikai tas izpildījums ir arī attiecīgi jāpielāgo. Labi, Dana, paldies! Paldies, Lolita, ka aicināji! Raidījumu ciklu Sieviete pārmaiņu laikā izaicinājumi un iespējas finansiāli atbalsta Mediju atbalsta fonds. Par sievieti pārmaiņu laikā izaicinājumu un iespējas saturu atbild žurnāls Santa. Vairāk aizraujošu raidījumu par aktuālām tēmām klausies santa.lv un lasi žurnālā Ieva.